Labdien! Mans vārds ir Rūbens Laupītis. Mācos Ventspils centra sākuma skolā. Jā, jūs mani pareizi sadzirdējāt. Mans vārds ir Rūbens. Es neesmu nekāds Rūbens, Rūbis vai Rūbis. Ziniet, ka reiz bija maziņš, ka reiz gāja dārzā, man bija 6 gadi. Es domāju, kāpēc man vecāki mani sauc, piemēram, par Ričārdu vai Tomu, tā kā manus draugus. Bet tad es uzzināju, ka Latvijā ir tikai 20 šādu vārdu nesētāji, tad man šķita, ka tas ir lieliski, kad varu būt unikāls. Bet patiesībā mēs visi savā ziņā tādi esam. Ziniet, ka mēs esam maziņi, un mums notiek visādi mocīgi atgadījumi. Piemēram, vienreiz es izdomāju, ka man vajag nosūkties, un tas notika tā. Es iegāju maršrutā, sāku mazgāties, un pēkšņi ieraudzīju tētes skuvekli. Es iedomājos, man taču arī ir bāda, un man vajag noskūpties. Es paņēmu skuvekli un sāku ar to vilkt pa savu skuvekli. Vienreiz, otrreiz, trešoreiz. Tajā brīdī Lēns ienāca mana mamma. Viņa sejā saka, acis liels, viņa man teica: Rūben, ko tu esi izdarījis? Tajā brīdī es atrast nesaprotu, ko es tādu esi izdarījis. Pēkšņi viņa paņēma mamma spoguli un man parādīja. Izrādās, man viss zods bija klāts ar asinīm, akvāji. Pēkšņi es arī sāku sajust, ka man sāk sāpēt. Lieki piebilst, tā bija pēdējā reize, kad es ņēmu rokās tētes skuvekli. Tagad es jums pastāstīšu anekdoti. Reiz uz bibliotēku atnāca Jānīša mamma. Atvainojiet, kur var atrast grāmatu Ideāls bērns? Bibliotekāra apskarās ar saviem bieziem brīļu stikliem, sarāds pielisa un saka: pasaku nodaļā! Kā nu ne? Mēs taču visi zinām, ka nav ideāli bērni. Bet pasakas gan ir daudz un labas. Bērns ir vērts iekļasties bibliotēkā, tās palasīt. Es jums pastāstīšu pasaku Sīkstais saimnieks. Reiz dzīvoja ļoti sīksts saimnieks. Viņš nebija apviņējams nevienu meitu par savu sievu, jo baidījās, kad tik jaunā sieva par daudz nēmu. Blakus kaimiņu mājā dzīvojusi gudra meita. Viņa nostājās istabas priekšā un ar burtātiem mēģināja savu pusi. Kādreiz saimnieks gāja garām šai meitai un jautāja, ko tad šī tā vēdinot. Šī atbild, ka vēdina mutē gaistu un tā arī pārtiekot. Saimnieks laimīgs, ka ar stāvu cilvēku, bet otrajā dienā prasot kļūst par viņa sievu. Labi, meita ir ar mieru. Jaunais pāris uzkāzā izpušu vienu vistu, kuru tikai abi pasmočo un uzzināja. Naktī jaunā sieva paklausies, uzgulēs cepeti un visu apēdusi. Un aizgājusi gulēt. Saimnieks arī pamodies, gribēja sievai nedarot, labi sairasties. Atcerams, ka sieva visu apēdusi, varēja tikai izslēgt tu visu. Tad nelaimīgais saimnieks nomirs ar sirdstrieku. Tūlīt sieva piesaukusi lieciniekus. Jūs taču dzirdējāt, man viņš novēlēja visu. Un liecinieku arī apliecinājuši. Tā jaunā traintne mantojas visu sīkstā saimnieka sakrāto bagātību. Paldies par uzmanību!